Jēkabpils valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīva Kauranieši 30 gadu jubilejas koncertā uz skatuves kāpa gan tagadējie, gan kādreizējie kauranieši, parādot, cik kupls ir šī kolektīva dejotāju pulks. Kopā koncertā pulcējās 102 dejotāji. Koncertu atklāja pirmie kauranieši, dejotāji, kuri šajā kolektīvā dejoja no 1994. līdz 2000. gadam. Jau par tradīciju ir kļuvis kolektīva jubilejas koncertus atklāt ar seždanci, jo tieši ar to 1994. gadā sācies kauraniešu stāsts. Tā bijusi kolektīva pati pirmā deja. Katra laika posma kauraniešu sastāvam dots savs īpašais nosaukums, un 30 gadu jubilejas koncertā skatītājus priecēja ne tikai pirmie kauranieši, bet arī zelta, mazie, zvaigžņu, vienmēr pozitīvie, mūžīgā dzinēja, kā arī tagadējie kauranieši. Ņemot vērā, ka pēc Jēkabpils valsts ģimnāzijas absolvēšanas dejotāji izklīduši kurais un ir aizņemti katrs savos darbos, kādreizējos kauraniešus nebija viegli sapulcināt kopā. Lai atcerētos vecos laikus un sagatavotos jubilejas koncertam, agrākie kauranieši mēģinājumiem veltīja vairāk nekā pusgadu. Kā meitene, gaida savu pirmo tikšanos. Tā kā līgava, kurai mīļai savu sirdī. Tas, kas ir tajos vecajos, to joprojām var redzēt arī tajos jaunajos. Un tas jau ir tā mīlestība pret deju. Ar deju mēs mācāmies atvērties, radošumu, latviskumu, pašdisciplīnu, draudzību, labestību, sirsnību. Tāpēc es pilnīgi noteikti varu teikt, ka dejot tas ir dzīvot. Kauranieši 30 gadu gaitā piedalījušies neskaitāmos koncertos, kā arī vairāk nekā 10 dziesmu un deju svētkos. Kolektīvs parasti piedalās ne tikai Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, bet arī vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Deju kolektīvs Kauranieši radies kā ģimnāzijas deju kolektīvs, bet laika gaitā, tad, kad mūsu dejotāji pabeidz vidusskolu, ģimnāziju un aiziet uz tehnikumu, piemēram, tad mēs būtībā esam atvērti arī citām mācību iestādēm. Un jāsaka, ka šogad izteikti mūsu lielā pulciņš ir vairojies, arī sakarā ar to, ka pie mums ir tehnikuma audzēkņi, 3. vidusskolas audzēkņi, 2. vidusskolas audzēkņi, bet lielākā daļa Jēkabpils valsts ģimnāzijas audzēkņi. Tagadējais kauraniešu sastāvs ir kupls un raibs, bet dejotāji uzsver, ka viņi visi jūtas harmoniski un vienoti. Mēs esam tik daudz, un ir tik daudz meiteņu, bet mēs tāpat esam tik tuvi. Es teiktu, ir tik grūti, kad mēs esam gan 40 cilvēki, un ir tik grūti visiem atrast kaut ko kopīgu, bet mēs esam vien visā dejā, un tas vienkārši tik ļoti mūs vieno, ka ar to mēs arī atšķiramies, ka mēs atrodam to kopīgu. Arī, protams, tas, ka es uz savu piemēru pateikšu, ka es tikko biju atnācis, man uzreiz pieņēma ļoti silti, un, manuprāt, tas bija arī viens no tādiem, ko nevarētu būt citos kolektīvos, bet gan jau visi kolektīvi ir ļoti jauki. Es dejoju, tāpēc, ka, manuprāt, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā parādīt to Latvijas patriotisko sajūtu, kā izpaust sevi, protams, un tomēr tās ir tradīcijas, kurām, man liekas, mums vajadzētu sekot. Jā, es dejoju, tāpēc, jo dejot, protams, ir laime. Un tas vienkārši dod tādu enerģiju, kas ir diezgan neizskaidrojama. Man liekas, to nevar vienkārši iegūt ne no kā cita. Gadu gaitā kolektīvs ieguvis arī daudzus draugus no citiem deju kolektīviem, un arī jubilejas koncertā pie jēkabpiliešiem viesojās ciemiņi Ogres valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs Dzīpari. Kauraniešu 30 gadu jubilejas koncerta noslēgumā ar deju Trejpolka skatuves grīdu rībināja visi kauraniešu sastāvi kopā.
Sandra Pēgiļkalne, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.